Jā, tātad šodienas tēma, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Bija tāds gadījums. Mēs bijām ar Lilitu mājās, vecrīgā mēs īrējām dzīvokli. Un tad kaut kāda mums tur bija grūta saruna, tas bija baigi sen, pirms kaut kādiem 150 gadiem apmēram. Un mums bija tāda grūtāka saruna, un kaut kā Lilita tā teica man, es tev vienalga mīlēšu. Un tā pagriezās uz otru pusi, un manī notika kaut kāds brīnums. Un manī radās tāda mīlestība pret Lilitu, kāda man iepriekš nebija. Es kaut ko mācījos. Es mācījos ko? Mīlestība rada mīlestību. Vai nav interesanti, ja? Un kā teica man psiholoģijas pasniedzējs Sporta akadēmijā Māris Budovskis, viņš teica, tukšums dzemdē tukšumu. Tukšums rada tukšumu. Garīgums rodās no svētā gara. Ja, ir rakstīts, ka mīlestība mūsos ieliet caur svēto garu. Ir jāsaprot, kas ir autors šim. Ja? Jo mēs varam atražot katrs no sevis arī tikai tik daudz mīlestības, cik mūsos ir ielikts, piemēram, vecāki ir ielikuši. Un žēl, ka būtu pie tā jāpaliek. Ja? Un es tad dabiski atražoju, cik es atražoju. Un ar to nepietiek. Ar to nepietiek ne laulībā, ne ģimenē, ne attiecībās draudzēm. Ja, mums vajag, kad svētais gars mūsos dara brīnums, un tad mēs spējam mīlēt citādi, pamatīgāk, ja? Daudz dziļāk un plašāk. Bet tad vajag šo mīlestības avotu. Un tas ir Jēzus Kristus, un tāpēc viņš tiks pagodināts, ja? Jo cilvēki to nespēja paši saražot. Ir kontrasts jāredz. Lasīsim 1. Jāņa vēstulē 4. nodaļā no 16. panta. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šī pasaulē. Baila nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baiļojas nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Man ik pa laikam ir bail par kaut ko, un es Dievam tad atzīstos. Es zinu, ka ar viņu jārunā ir. Ja, un tad es tā kā viņam kaut kur man bail teikt taisnību cilvēkiem. Ja. Man ir pienākums viņiem teikt taisnību, man dažkārt ir bail. Ja. Es baidos no viņu reakcijām. Ja, un tas tāpēc, ka man vajag Dievu vairāk. Ja. Tas man rāda, kur es esmu, man trūkst. Man jābūt tuvāk Dievam, lai es spētu izpildīt tā, kā ir rakstīts. Ja. Ir pamatīgi, kur augt. Ja. Ko es šodien gribu akcentēt? To 19. pantu. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Lūk, padomā tikai. Tātad, kad tu noticēji Dievam, tu noticēji tāpēc, ka Dievs to atļāva, inicēja, īstenoja tevī. Tāpēc, ka tas ir no augšienes. Tad, kad tu noticēji Jēzum Kristum, kā glābējam, kā kungam, ja. Tad, kad noticēji, ka viņš ir vienīgais ceļš uz debesīm. Tas notika no augšienes. Tu to neizdarīji pats, tāpēc, ka tas ir neiespējami. Tāpēc, ka tā ir garīga atziņa, kas nāk no svētā gara, nevis no cilvēka miesas. Ja? Un tas nozīmē, ja Dievs tev tātad atklāja šo iedevu, tas nozīmē, ka viņš tev mīl 100%. Ja ne, viņš tev vienkārši nedotu ticību, tāpēc, ka caur ticību glābšana notiek. Viņš glāb, viņš demonstrē mīlestību. Viņš mums ir pirmais mīlējs. Tātad, kad tu ej pie Dieva un tu gribi viņam patikt, tu vari iet tā kā vecās derības izteiksmē, vai labākajā gadījumā, vai arī kā pagāns, kas upurs pienes, ja, sliktākajā gadījumā. Un ir tā, ka nevar pienest pietiekam daudz upuru, lai tu patiktu viņam, lai tu pietiekami labs būtu ar saviem darbiem. Mēs ticām pestīšanai ticībā, mēs ticām evaņģēlijām. Tas nozīmē, ka ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos. Ja tu domā, ka tu pienesīsi pietiekami daudz kaut ko savās rokās, lai tagad izpatiktu Dievam, tad ir problēmas, jo ir pretrunā ar rakstiem, kur ir teikts, ka nav tik daudz Lebanonā koku, lai tad atnestu malku, lai kurinātu upurus. Nav dzīvnieku tik daudz, lai pietiekami daudz upurus atnest. Saprotiet, ir tā kā nesalīdzināmas lietas, vēl ir teikts, ko es varu dot par savus dvēseles atpestīšanu. Neko. Un tā miesīgā daļa ir, ka es tagad
pienesījuši upurus pietiekami. Tas nenozīmē, ka upurim nav vietas kristietībā, viņam ir. Mēs redzam, Ābrahamam prasa upuri. Un prasa, bet nepaņem. Tiek notestēta Ābrahama gatavība atdot dēlu, viņam neatņem viņu. Un tur ir līdzība ar Jēzus Kristus augšām celšanos. Un ar to, ka Dievs tēvs atdod savu dēlu, Ābrahams demonstrē Dievu tēvu, būdams gatavs atdot Īzāku. Viņš demonstrē Dievu tēvu, kurš atdod Jēzu. Vēl viņš mums demonstrē, kā mums būt ticībā, ja Dievs kaut ko atprasa par to, ko viņš ir iedevis, ja ir skaidrība, ka Dievs tagad atprasa, bet nedara to uz savu prātu. Bet ja Dievs saka tagad atdot, mēs esam gatavi atdot. Pat ja tas ir tā kā svētība kaut kāda bijusi. Ābrahamam Īzāks ir svētība, Dieva brīnums. Un Dievs saka, nāc upurē, un viņš iet ticībā, un viņš saka, mēs atnāksim atpakaļ. Tātad Ābrahams notic, jo Ābrahamam ir jāsarēķina kalkulācija tāda, pagatā. Man ir teikts, ka mani pēcnācēji būs kā zvaigznes un kā smiltis pludmalē, kā zvaigznes debesīs, tātad neskaitām. Tā. Man tagad atprasa Īzāku, ja es viņu nokaušu, kā tagad piepildīsies tas, un Dievs nemelo. Un tam ir caur Īzāku jānotiek. Un tad kas sanāca? Līdz kam Ābrahams aizgāja, augšām celšanās notiks. Un viņš saka, mēs nāksim atpakaļ. Ja viņš saviem tiem cilvēkiem saka, mēs nāksim atpakaļ, tātad daudzskaitlī, mēs nāksim ar Īzāku atpakaļ. Pat ja viņš būs nokauts, viņš tātad augšām celsies, tas ir grandios ticība. Tāpēc Ābrahams arī ir īpašs, ka viņa ticība bija vienkārši fantastiska, iespaidīga. Lūk, bet šis upuris nav centrālā lieta mums attiecībās Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka upuris ir cits jau, un tas ir Jēzus Kristus. Viņš maksā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Tas nozīmē, padomā tikai, tev ir pilnīgs pierādījums, ka Dievs tev mīl, ja tu tici Dievam. Ja nē, viņš tev nebūtu iedevis to ticību. Vienkārši nebūtu. Ja viņš iedeva ticību, tātad viņš 100% tev mīl. Un ko tas nozīmē? Kad viņš tev sāka mīlēt? Ja? Tad, kad tu vēl biji grēkos. Jo, ja nē, viņš tev neuzrunā. Saprot, bija jāuzrunā grēcinieks. Tā glābšana nav mūsu iniciatīva. Ja? Mēs ejam un glābjamies, bet tas ir tāpēc, ka mūsu glābju, mūs aicina uz glābšanu. Un tas, ka tu noticēji, tas nozīmē, tā iniciatīva ir izrādīta no Dieva, un tur teikts, viņš tevi mīl, un tāpēc viņš tevi aicina. Ja? Tas ir pirmsam, un tas nozīmē, ka ja jau tevi mīlēja kā grēcinieku, jo tevi nevarēja, kamēr tu neticēji, tu 100% biji grēcinieks. Neiespējami nebūt par grēcinieku bez ticības Dievam. Ir neiespējami. Visa pasaule, visi cilvēki ir grēcinieki. Viņi kļūst taisnot, viņi kļūst svēti tikai Kristus asinīs, ja? Tikai tad, kad viņus nomazgā garīgi. Tas nozīmē, ka 100% tevi mīlēja tajā stāvoklī, kad tu biji grēkā. 100%. Jo tu nevarēji uzzināt, ja? jo tu nevarēji noticēt pats, un Dievs izrādīja mīlestību, dāvinot tev ticību, un pierādīja to, ka viņš mīl tevi kā grēcinieku. Tas nozīmē tagad, klausies, nevajag pārspringt ar to domu, kā es tagad atnesīšu upurus Dievam. Jā, viņus vajag, tad, kad Dievs prasa, tad ir jādod, ko viņš prasa, jo viņam viss piedara. Tā skaitā zelts un sudrabs, un visas dvēseles, un visi cilvēki, un viss mūsu laiks, un tā tālāk. Ja? Bet Pēters nelec ārā no laivas, kamēr Dievs viņam nepasaka, tātad Jēzus Kristus, kamēr viņam nepasaka nāc. Un tad viņš riskē un kāp uz ūdens. Ja? Tā tad ir svarīga secība pareizi. Bet vienkārši es atgādinu raksturvietu, pieiesim pie žēlastības troņa bez bailēm. Ja tu esi Kristu, tu esi ticīgs, tu saproti, tu jau, tev miesa ir tāda pati, jā, mēs esam atjaunot garām, esam jauns radījums, ja, bet, tu esi jauns radījums, bet tomēr, vai tad nav kārdinājumi, tātad tā miesa ir tāda pati. Un kārdinājums vēl nav grēks, ja, bet tātad svētajā garā ir iespējams savaldīt kārdinājumu. Staigiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Es vienkārši gribu vēl un vēl akcentēt. Tu nevarēji noticēt, ja Dievs tev to nedāvinātu. Un ja viņš tev dāvināja, viņš tev kad to dāvināja? Tad, kad tu 100% točna, tu biji grēkā, jo tu biji grēcīgs. Un šis ir svarīgi saprast, jo tas pamato evaņģēliju būtību. Ja? Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Tādus, kādi mēs bijām, tas nozīmē ar savu problēmu jāiet pie Dieva, un viņš jau turpinās to tavu svēttapšanu, bet ir jāiet pie viņu, un ir jāgrib, ir jāsaka, Dievs, glāb mani no mana grēka. Ja?
glāb mani, atpestī mani no mana grēka, Dievs, vadi mani svētdzīvē, ka es Tev patīku, ko es daru, ka es esmu tāds, kā Tu man esi iecerējis, tajā svētajā versijā, jā. Romiešiem 5:6. Tas virsraksts nav pareizais, bet teksts ir pareizais. Romiešiem 5:6, jo Kristus par mums bezdievīgiem ir miris tajā laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Kad mēs nomira? Kad mēs bijām spēcīgi jau? Nē, nomira, kad mēs bijām nespēcīgi, nekādi. Un tad jau tiek īstenots upuris, jā. Neviens tik laiti nemirs par kādu taisno par to, kas labs, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt, bet Dievs savu mīlestību mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, kad vēl bijām grēcinieki. Ja tad jau nomira pa tevi, jo pa tevi nomira 100%, jo tu tici Dievam, tātad pa tevi 100% nomira. Ir rakstīts, ka par visiem pat ir atdots, jā, Kristus, par visu cilvēku grēkiem, kā ir rakstīts. Jānis apostols to raksta. Vienkārši ne visi to pieņems, jā. Ne visi to pieņems. Lūk, ja tu esi noticējis, tā tad, viss. Pareizais virziens, jā. Kad vēl bijām grēcinieki, Romiešiem 8:28. Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēms darīt līdzīgs savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā. Bet kurus viņš iepriekš nolēms atpestīt, tos viņš arī aicinājis. Un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis. Bet kurus viņš taisnojis, tos viņš arī pagodinājis. Es jau esmu atzinies, ka es ar godkārt cīnos, ja? Un tad Dievs man izved no politikas ar raksturvietu par to, ka viņš man pagodinās man Dievs. Bet tā tad nevis pasaulē, bet viņš savā veidā. Bet tas nozīmē nevis pasaulē. Tā tad nevajag sajaukt divas lietas. Ja. Un tas pagodinājums ir aicinājums. Beigās ir rakstīts, ka taisnie pēdējā dienā spīdēs kā zvaigznes. Tas nozīmē, ka netaisnie skatīsies uz taisnajiem. Tā es spriežu, jau ir kaut kādam kontrastam jābūt uz kaut ko, ar ko salīdzināt. Netaisnie skatīsies uz taisnajiem un redzēs, wow, tiem, kas sludināja Kristu, bija taisnība. Pasties, viņi ir tā kā spīd kā zvaigznes. Ja. Lido uz debesīm kā eņģeļi. Jo miesas ir pārvērsts, un pēkšņi ir kontrasts, un izrādās taisnība bija tiem, kas par Kristu runāja. Jā, bija vērts gaidīt uz Kristu, un rakstīts, būs zobu, būs tātad tā kaukšana, zobu trīcēšana. Mums to nevajag, mēs negribam, ja? Mēs gribam taisnošanu, mēs gribam kā zvaigznes spīdēt. Ja? Un ja tev ir ticība, tātad jau, tu esi jau viss saukts ārā. Viss. Tātad, drošībai, ja? Kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Kāpēc ir tā? Kāpēc ir tā, ka pat sliktais nāk par labu? Te ir paskaidrojums. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Tātad, ticīgajiem visas lietas nāk par labu, ne jau neticīgajiem. Neticīgajiem viņas ir par labu, tad, ja viņi kļūst ticīgi, tad jā, citādi jau nē. Bezjēdzīgi. Bezjēdzīgi baudīt un bezjēdzīgi ciest pasaulē, ja nav ar Dievu. Tātad, dēļ tā, ka aicināt pēc mūžīgā nodoma, klausies, tas ir mūžīgais nodoms. Tevi izredzēja vēl pirms tu biji radīts. Par Jeremiju tā ir teikts, vai tad tikai pa viņu tad? Jērs jau bija viņa grāmata, bija jau pirms pasaules radīšanas. Dzīvības grāmata bija pirms pasaules radīšanas, dzīvības grāmatā ierakstīti vārdi. Cik brīnumaini. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis? Tātad, mēs tagad runāsim par izredzētību. Kurus sākumā nozīmējis, tātad Dievs nozīmē. Šis var būt mulsinošs. Es pieņemu šo ticībā. Man šis ir par iedvesmu. Jo es tad atceros savus 16 gadu vecumu uz Saliņas Vēns vidū, kur es pirmo reizi man Dievs pieskarās tā spilgti, kad es caur citu grāmatu, kas pat nebija par Jēzus Kristu, bet viņi man vedināja domāt, ka tas, ko runā par Jēzus Kristu, ir taisnība. Un es ticu, ka tas tāds pagrieziens īstais bija toreiz jau. Es vēl nezināju, ka tas ir. Bet tagad atskatoties, es redzu, jā, tas bija tas punkts, kad tinkš. Un tev tāds pats ir bijis kaut kāds 100%. Vai pat, ja nevienu dienu, tad varbūt procesā tas ir noticis ar tev. Un tu nezini precīzi dienu, bet noteikti, ja tu sev konstatē, es esmu šeit jau. Es esmu tajā upē, kas plūst uz debesīm. Āmen, tātad. Pat ja neatcerās precīzi dienu, kad tajā upē iekāpa.
Tāpēc viņa mūžīgā nodoma aicināt. Jo kurus viņš sākumā nozīmēs, tas nozīmē, Dievs paņēma sākumā un nozīmē, kuri tie būs glābtie. Tos viņš nolēms darīt līdzīgus savu dēlu tēlam. Kurus? Vai visus? Šis var būt mulsinošs brāļu māsas, bet es šo pieņemu ticībā. Kurus viņš sākumā nozīmēs, tos viņš nolēms darīt līdzīgus savu dēlu tēlam. Jēzus saka par Jūdu, kas viņu nodeva, viņš saka, bet es zinu, kurus no jums es esmu izredzējis. Ar domu, ka Jūda tad nē. Mulsinoši var būt iedvesmojoši. Ja skatāmies to ticībā, tad ļoti iedvesmojoši. Kurus viņš sākumā nozīmēs, tos viņš nolēms darīt līdzīgs savu dēlu tēlam, tā tad mūsu pārtaisa. Tā skaitā caur grūtībām, lai mēs kļūtu arvien līdzīgāk Kristum. Lai viņš būtu pirmzimtais daudz brāļu starpā. Bet kurus viņš iepriekš nolēms atpestīt? Tātad kurš izlēma atpestīties? Neviens. Dievs iedeva vēlmi atpestīties, un tāpēc cilvēki grib būt glābti. Bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt? Tātad viņš nolēmis, kurus atpestīt. Tos viņš arī aicinājis. Un kurus viņš aicinājis, tos viņš arī taisnojis. Jo vajag taisnošanu. Man vajag ne tikai būt pasauktam pie Dieva, man vajag, lai man attaisno, lai man atceļ manu grēku, it kā viņš nebūtu bijis. Bet kurus viņš taisnojas, tos viņš arī pagodinās. Tātad galā ir šī pagodināšana. Cilvēka vēlme pēc goda ir tikai daļēji grēcīga. Ja? Tātad godkāre, jo ja netiktu gods minēts kā svētība. Vienkārši tas ir cits gods, tas nav pasaulē saņemtais. Tas ir, ko Dievs dod. Jā, viņš to var īstenot arī caur pasauli. Ja ir rakstīts, galā rakstiet, dodiet tur cieņu un godu, kam tas pienākās. Ja? Pāvils saka. Tātad neizturaties tā, pazemojot cilvēkus. Ja? Tātad izrādīt godu. Tiem, kas kaut ko ir, varbūt pat pasaulē paveikuši, un tagad cilvēki tur pieceļās viņu klābūtnē kājās, jo viņi ir kaut ko īpaši darījuši. Mums nav jābūt tur dumpiniekiem. Mēs arī izrādām. Pāvils saka, izrādiet cieņu, kam pienākās cieņu un godu, kam pienākās gods. Ja? Nevajag tādu augstprātību skatienu skatīties, bet ne jau tāda alku līmenī. Jēzus Kristus ir tas, ko mēs pagodinām. Tos viņš var pagodinājis. Ja gods būtu tikai kā grēcīga tieksme saņemt godu, tad nebūtu pie svētībām minēts, ja? Ka viņš arī pagodinājis, Dievs kādu pagodina. Tātad dažkārt tās ilgas pēc goda vienkārši svarīgi viņas nemeklēt pasaulīgā ceļā, pasaulē un caur grēku. Ja? Bet meklēt pie Dieva. Ja? Pie Dieva. Jo viņš tev nepagodinās kaut kā, kas tev, tajā veidā, kas tev nodarīt ļaunumu. Ja viņš pagodinās, tad tas būs pa svētību tev un apkārtējiem. Jāņa evaņģēlijas 17:6. Es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un man tu viņus devi. Un tavs vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis, jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis, un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Par izredzētību. Ko Jēzus saka tātad? Kas ir tie cilvēki, kuriem viņš ir atklājis Dievu vārdu? Tiem, kas Dievam jau piederēja, tie ir rakstīts pagātnē. Mulsinoši, varbūt iedvesmojoši. Tavi tie bija. Saprot, tu biji Dieva sarakstā, ja ne, tu nenoticētu. Vai, cik svētīgi. Sirdi silda, cik svētīgi. Tu esi īpašs Dievam, viņš tev izredzēja, izlēma. Jā, tavi tie bija, un tu man viņus devi. Tātad, kur Jēzus dabūja savus mācekļus? Jā, viņš pats dara, viņš tā kā ir rakstīts, viņš aicināja pie sevis tos, kurus gribēja. Bet ko viņš gribēja? Viņa griba sakrit ar tēva gribu. Viņš naktī pirms izredz 12 apustuļus, lūdz visu nakti. Nākamajā rītā izredz visu nakti, lūdz. Nav rakstīts, ko viņš lūdz, bet es izdaru pieņēmumu. Viņš Dievam prasīja, kurēji, reku man tie ir, reku 100 vārdus varbūt nosauc. Dievs kurējie. Es pieņemu, ka Dievs, šis mans pieņēmums, protams, jau nav aprakstīts, bet ir rakstīts, ka pirms 12 izredzēja, lūdza visu nakti. Varbūt par kaut ko citu lūdzu, jā, tas ir iespējams, bet es pieņemu, es ticu, ka viņš prasīja, kuri tie ir. Dievs, kuri ir tie tavējie 12, kuri man ir jāuzrunā šie?
Jo te teikts, tavi tie bija, un man tu viņus devi. Tad es lasīju tad Facebookā tādu kā joku, kristīgu ar domu. Tātad Dievs izredzēja Jeremiju, Dievs izredzēja Mūzu, Jozuā, Dāvidu. Bija taču skaidrs, ka Dievs parāda, Samuēlam, Dāvidu. Dievs izredz pilnīgi skaidrība. Viņi neizlem cilvēcīgi. Ļoti skaidri Dievs saka, šis būs ķēniņš Dāvids. Un tā tālāk mēs varētu turpināt. Izredzēja 12 un tad 70. Viņus visus Dievs izredzēja, bet tu gan pats izglābies. Tu pats sevi izredzēji pareizi? Nē, nepareizi. Viņus izredzēja un tevi arī. Šie vārdi bija mulsinoši un daļa mācekļi gāja prom. Bija mulsinoši. Es aicinu nesamulst, un vienkārši palika Dievu tūmā un prasīt Dievs, kā man šo visu saprast. Tavi tie bija, un man tu viņus devi. Tātad Tēvs, Dievs Tēvs, Jēzum deva tos, kas viņam jau pieder. Dievam Tēvam jau pieder. Un viņš saka, Jēzu šie. Un Jēzus pēc tam saka, neviens nav pazudis no tiem Tēvs, ko tu man iedevi. Visus esmu saglabājis, visi uz glābšanu. Izņemot to vienu pazušanas dēlu. Tā bija paredzēts. Lūk. Turpat 9. pantā beigās viņš saka, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Te ir tagad, bet pirms tam ir rakstīts pagātnē. Tātad viņi bija tavi. Saprot tevi, Dievs tevi mīl, viņš tevi uzrunāja, tāpēc, ka viņš tevi mīl, viņš tevi ir izredzējis, tu esi īpašs. Tas ir par to, lai neraustītos, lai nebaidītos, lai nepārdzīvot, ka kaut kas neizdodās uzreiz. Bet tas nozīmē arī nepadotos. Pagaid, jau tu esi izredzēts, tev ir paredzēts svētdzīve, gaismas ceļš. Nevajag iet atpakaļ pretējā virzienā. Lasīju šorīt vēl, vai vakarā vai šorīt, par Ēliju. Dievs prasa Ēlijam, viņš tur no Izabeles nobijies, un ne tur ir, ne tā vietā, kur jābūt. Viņš prasa, ko tu te dari? Ko tu te dari? Mani Dievs šādi no jauna aicināja būt par vārdu sludinātāju. Kad es braucu uz Ogri dalīties liecībā, viena no pirmajām vietām, dalīties par to, kā Dievs man atpestīs no azartspēlēm. Es braucu, mēs klausījāmies Kristīgo rādio, ar Lilitu braucām divatā. Un es skaidri garā apjautu, jo viņi lasīja Ēliju tos rakstos, un kur Dievs prasa, ko tu te dari, un man bija tāda skaidrība. Dievs man sauc ārā no laicīgā uz garīgo kalpošanu. Pilnīgi skaidrība bija, man atjauno, man aicinājumu pēc gadiem atkrišanā. Lūk, Ēlija ir tik brīnumains. Vienkārši, Dievs ir brīnumains caur Ēliju, teiksim tā. Kas pie viņa notiek. Un pat ja Ēlijam tur bija kāds vājuma brīdis, mēs atceramies, kas nāk runāt ar Jēzu. Es jau kuro reizi saku, man nevisai patīk, kad sludinātāji kritizē Bībeles varoņus. Tos, kurus Dievs ir norādījis, ka viņi ir īpaši viņam. Un Ēlija ir bez šaubām tāds. Pie viņa vājuma. Kurš ir bez vājuma vispār? Nē, labrīt. Un tagad kritizēt kādu par to, ka viņš tur bija sabijies no tās pašas Izabeles. Viņš saka, degtiņa deģis es esmu, Dievs par tevīm, un pasties, nav neviena. Visi tie pravieši viņš nogalināja tur tos viltus pravieši, bet neviena nav. Viņš saka, es viens pats esmu tev, Dievs, palicis, un reku man grib nosist vēl. Viņš saka, tad atņem man dzīvību, es jau neesmu labāks kā man tēvi. Tas ir tik aizkustinoši. Ēlija sevi pazemīgi vērtē. Viņš saka, man arī nesanāca tā kalpošana. Kā viņam nesanāca? Viņam sanāca lieliski, unikāli. Bet viņš jūtās tā, es neesmu labāks kā man tēvi. Cik pazemīgi. Kurš nāk pēc tam runāt ar Jēzu pirms Jēzus krustā sišanas? Ēlija un Mūzus. Tas ir netīšām kaut kā sakrita. Taču nē, Ēlija ir īpaši. Viņš ir lielākais no praviešiem. Mūzus pārstāv likumu, Ēlija pārstāv praviešus. Pēters samulst kļūdās. Viņš saka, 3 teltis. Kas ir teltis? Tas ir pielūgšanas vieta. Viņš saprot, cik īpaši viss ir spoži, gaiši. Jēzus reku ir un tie 2 vēl. Viņš saka, 3 teltis taisīšies tagad. Pēters nesaprot, ko cilvēks runā. Viņš vienkārši ir sajūsmā. Viņš redz, viņam tas, ko viņš redz Ēliju, viņš saprot, pācies, taču viņam teltu uztaisīšu.
Kā tas jutās, kuram telti pielūgšanas grib uztaisīt Pēteris? Kā viņš jutās, ka es neesmu labāks nekā man tēvi? Atņem man dzīvību. Netiek galā. Lūk, kādi ir Bībeles varoņi, ja? Nevajag domāt, ka mūsdienu cilvēki tad izies tur bez nekādām grūtībām. Un Dievs pamāca, nekāds telts, vienu telts, viņš saka, šis ir mans mīļais dēls. Viņš uz vēlreiz apstiprina Jēzu šim telts. Nevienam citam, nē. Bet vienalga, kāpēc es Ēlī tagad pieminēju, viņš ir īpašs, ja. Un viņam arī grūtības brīdis, bet Dievs bija izredzējis, viņš dara, kas viņam jādara. Dievs viņam dod skaidrs, pēc tam norādes, kas viņam jādara. Tas un tas ieceļ par ķēniņu, un par Elīsu ir, ja, vārds parādās, un viņš pēc tam uzmet apmetni Elīsam. Tas vēl pirms uz debesīm paraušanas, ja, un tad skaidrs, ka Elīs kļūst par viņu mācekli, ja, par pravieti. Lūk, un kas tur vēl, kāpēc es arī Ēlī pieminēju? Tur arī viņš saka, ka Dievam tur ir tik un tik, kas Bālu nav tur to tēlu skūpstījuši. Ka Dievam, ja viņš mierina Ēlī, viņš saka, man ir cilvēki tur, tik un tik tūkstoši. Dievam Ēlī pat neredz, viņam liekas, nav neviena, bet Dievs saka, man ir. Ja? Un te ir par Jēzu arī bija tātad, viņš saka, tavi tie bija, un man tu viņus devi. Mēs nezinām, kuri tie ir. Mēs sludinām rītā vakarā, tātad sējam rītā vakarā, mēs nezinām, kur izaugs, kuri būs glābtie. Mēs nezinām, Dievs darīs tos brīnumais darbus. Mēs redzam, ka bez Dieva brīnumais darbības pie cilvēka mēs viņus nevaram pārliecināt. Mēs nevaram tur tu izstiepies vai saraujies, tu runāt, cik gribi pareizi. Ja Dievs viņam nevar vajā ausis un viņš nedzird Dievu garā, viņš vienkārši cilvēks neglābjās. Bet tad, kad Dievs pieskarās brīnumaini, un pat tādu, par kuru tu varbūt pat neticēji, ka viņš glābsies, un varbūt tu biji savas muti jau izrunājis, un nekas nav, un kaut kādā brīdī Dievs atver ausis, un cilvēks beidzot to teikumu dzird, un tas ir no svētā gara, un cilvēks ir pamodies garīgi. Un tad mēs redzam, šis arī Dieva bērns ir. Mēs neizlemjam neko te. Mēs vienkārši vērojam, sludinot vārdu, kur ir Dieva bērni, kuri tagad modīsies un sekos Kristum, ne mums. Mēs vienkārši palīdzam ar to, ka mēs sludinam par Kristu, liecinam, dodam padomus, mācam rakstus, uzklausam grēksūdas, lūdzam kopā, aizlūdzam un tā tālāk. Jāņem evaņģēlijas 6:37. Katrs, ko Tēvs man dod, nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas man sūtījis. Bet tā ir manas sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu. Bet to celt augšā pastarā dienā. Jo tāda ir man Tēva griba, lai ikvienam, kas skata dēlu un viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Un es viņu celt augšā pastarā dienā. Tad jūs sāk kurnēt uz viņu, ka viņš bija sacījis, es esmu maize, kas no debesīm nākus, un sacīja, vai šis nav Jēzus, Jāzep dēls, kā tēvu māti mēs pazīstam. Kā tad viņš saka, es esmu nācis no debesīm? Bet Jēzus atbildēja viņiem, nekurniet savā starpā. Neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas man sūtījis. Un es viņu celšu augšā pastarā dienā. Ir rakstīts praviešos, un tie visi būs Dieva mācīti. Tik viens, kas Tēvu ir dzirdējis un no viņa mācījies, nāk pie manis. Tie cilvēki, kas maldās viltus reliģijās, viltus mācībās, es tāds biju. Kā viņi nonāk līdz Kristum? Viņus Tēvs velk. Iziet cauri pa purviem, pa nepareiziem ceļiem visādiem, bet kāpēc ir šī milzīgā iekšējā vēlme, Dievs, es gribu saprast. Ja tu esi parādi man sevi, tu taču neriskē, ja tu lūdz šādi. Nesen vienam vīrietim teicu, kurš teica, ka viņš īsti netic. Un es teicu, klausies, tu taču neko nezaudēji. Paprast Dievam, lai viņš manifestējās, lai viņš parāda, kāds viņš ir, vai viņš ir. Tu taču nezaudē neko, vai ne? Vienkārši lūdz, ja? Un redzēs, kas notiks tad. Kurus Tēvs velk, tātad visa tā ilgošanās pēc kaut kā, kas ir aiz, ko mēs neredzam, ja? Dulais Dauka, kas literatūras varonis, kurš grib iet aiz tā horizonta. Ja? Tas var simbols, ne jau tur vienkārši zināt, kur tā jūra debesīm sajiet kopā. Es ticu, ka zeme ir apaļa. Bet tā ideja, ka redzēt, kas ir aiz tā horizonta, tad tas ir tas
meklējuma gars iekšā. Tas ir, jo cilvēks saprot, ka taču nav kaut kas riktīgi. Man tas bija jau jaunībā. Tas ir no Dieva, es ticu. Ja? Jo Tēvs velk, un kur nonāk pie Kristus? Jo bez viņa nevar vispār izglābties. Vai nonāk pie Jēzus Kristus, vai vispār netiks debesīs. Uz kurieni Tēvs velk, ja? Īstos viņa meklētājus. Sātans pa ceļām viņus grib pārķert un aizturēt citās viltus mācībās, hinduismā, islāmā, budismā un citos ismos, daoismā un tā tālāk, sintoismā. Un tās ir viltus mācības, lai apstādinātu tos, kas Dievu meklē. Un svarīgi tur nepalikt un turpināt meklēt. Es vienam krišnītam sludināju, es teicu, kaut kā visi grēcinieki un visiem vajag atgriezties no grēkiem un tikt kristītiem. Un viņš reāli aizdomājās. Un viņš taču tur bija tāds, es viņam pirms tam laikam, tas bija viņš vai citam krišnītiem, es prasīju, kas jādara, lai es tik debesīs. Un viņš teica, tev jābūt tā, ka tev nav nevienas miesīgas vēlmes, šī pasaulīgas vēlmes nevienas, lai nav, jā. Un padomā tikai, un viņš taču ir pacenties, tur savā svētdzīvē, savā izpratnē, viņš taču ir pacenties. Un kad es viņam runāju, ka jāatgriež no grēkiem un jāsaņem tā piedošana un tā, viņš taču aizdomājas, kāpēc? Tāpēc, ka es ticu, ka viņš zina, ka viņš nav pilnīgs un ka viņam ir nemieris un ka viņš ir visu savu svētdzību un ar gaļas nēšanu un visu pārējo, ko viņi dara, es domāju, tagad pa krišnītiem, ja? Kopā hinduisms, tas ir kā hinduismu daļa novirziens. Taču tur nevar dabūt mieru. Ja tur ir mantras miers, tas ir vilts miers, tas pats, kas narkotikas lietot. Tas ir ar mantru mierināt prātu. Nekas tur nav jāmierina, pie Dieva jāiet un jāsaka, Dievs, kas ar mani? Glāb mani. Nekas nav jāiestāst, nekāda mantra nav jāskaita. Viens cilvēks nesen man teica, ka Kristus, un tad vēl pozitīvā domāšana. Tātad Amerikā bija viena milzīga draudze. Viņa bija stikla, kristāla kaut kā, tur pils milzīga. Tur viņi dziedāja koris, grandiozi milzīgs. Un tas mācītājs teica, ka viņš ir pa Kristus vēstu un pa pozitīvo domāšanu. Ka tas esot tas ceļš tur uz debesīm. Kas notika ar to draudzi lielo? Uzdodiet man jautājumu. Paldies, ka jūs uzdevāt. Tātad viņi bankrotēja. Tā draudz bankrotēja. Ar ko? Ar pozitīvo domāšanu. Labrīt. Pāvils saka, tad mēs pat domāt nespējam neko labi. Ja spējam, tas ir no augšienes. Kāda pozitīva domāšana? Jā, tas nenozīmē, ka vajag kaut kā negatīvi domāt. Jā, jāmeklē ticība, viņu vajag apliecināt. Uz to visu āmeni, bet ne jau kaut kā, kad tie vārdi kā mantra kaut ko atrasinās. Es redzu, ka daļa kristīgo novirzienu aiziet maiņticībā. Un jebkuru sliktu vārdu par sevi, ko paši par sevi pasaka, viņi uztver par lāstu. Un es biju tādā mājas draudzē. Un man nācās runāt tur ar brāļiem un māsām, uzrakstīju vēstuli viņiem, ka tas nav taisnība. Tad jau neviens nevar pastāstīt par savām grūtībām vispār. Jo tur dažkārt viņi teiktu, tie sātani meli, ko tu tagad sev nolādi, vai ne? Cilvēks stāst, kā viņam grūti iet kaut kur. Bet labrīt, ja iet grūti, nevajag muldēt kaut ko. Kādas mantras? Ja ir grūti, iet pie Dieva un jāsaka, Dievs, man ir grūti. Brāļi, māsas, lūdziet pa mani, man ir grūti. Es saku, to netiek galā, vajadzēja seņo, bet nevar saprast šito, netiek galā. Neko nevajag iestāstīt. Ne sev, ne apkārtējiem, neko nevajag iestāstīt. Kādas mantras? Un tad daļa kristieši pārvēršas par mantru skaitītājiem, tā kā māķecībā, vai pateic kaut ko sliktu, tagad obligāti sliktais piepildīsies. Kur ir tava paļāvība uz Jēzus Kristu vispār? Tas nav tas ceļš, ko mēs lasam rakstos. Es pat tur tos piemērus neatrodu, ka kāds tur tā darītu. Tātad, mēs nevienu nenolādām, mēs svētījām visus, bet lāsts izskan kā kaut kāds konkrēts lāsta vārdi. Mēs redzam Bībelē. Nevis vienkārši, ka kāds pasaka, ka man ir grūti. Un tad viņi saka, tas ir sātana meli, īstenībā labi tev iet. Kurā vietā labi iet? Nevajag pavirši vainu dziedināt. Ir rakstīts, tie, kas saka, miers, tur, kur miera nav, mēs lasām, vecajā derībā. Saka, miers, kur miera nav. Pagaidām, ja nav tā miera, jāiet pie Dieva un jāprasa īstā dziedināšana. Īstais miers. Es neko sev neiestāstīju, ne par azartspēlēm, ne par savu laulību. Es vienkārši atmetu visas iestāstīšanas. Es vienkārši gaidīju no Dieva un sagaidīju, kad viņš man pasaka brīnumainos vārdus. Un tie nav mani vārdi, tā nav mana pozitīvā domāšana vai negatīvā. Tie ir vārdi no augšienes, brīnumainie vārdi, caur kuriem Dievs man atbrīvoja no azartspēlēm un atjauno manu laulību labāk nekā viņa bija pirms tam.
Tas nav no cilvēkiem, tas ir no augšienes. Un tas viss labais mums ir paredzēts. Bet viņš ir jāmeklē, un ja kaut kur ķerās, tas nav nevis tāpēc, ka es tagad domāt nemāku pareizi, bet vienkārši man kaut ko Dievs vēl nav atklājis. Ir kaut kāds ceļš man jāiet, man ir kaut kur jāatgriežas no grēkiem, man kaut kāda atziņa jāsaņem no Dieva, man kaut kur jāatsakās, iespējams, no kaut kā pasaulīga. Nu, Dievs pateiks. Un es vienkārši vēl nespēju nest, bet kaut kad spējuši, man Dievs to atklās. Tātad mēs turpinām meklēt pie viņa. No augšienes tas ir. Nenonāk pie Kristus caur pozitīvo domāšanu, caur racionālo domāšanu, caur matemātisko vai vēl kaut kādu. Nonāk tāpēc, ka Tēvs velk ar neredzamu roku. Ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. Lūk, un tā ir tā žēlastība slimajiem vai ārsta. Tevi taču izradz tajā slimajā stāvoklī, garīgajā nozīmē. Un kad tiem dod to ārsts ir paredzēts, un tas ir Jēzus Kristus. Ja? Žēlastību gribu nevis upuri, ja? Jēzus pamāca farizējus. Viņš saka, tā ir man sūtītāja griba, lai no visa, ko viņš man devis, es nenieka nezaudētu. Nenieka tā tad, ja visu, ko Tēvs grib izglābt, visus izglābs. Ja tev ir ticība, tev izglābs. Vienkārši neklausies sātanu, neklausies bauslības vīros, neklausies pozitīvajos domātājos, tajā sliktajā nozīmē. Klausies, ko Kristus tev saka. Un ja tev ir ticība tik daudz, ka tu gribi prasīt Kristumu, tev jau ir ticība kā sinepgraudiņš. Nevajag ļaut, ka sātans nozog tavu ideju, cik ir tava ticība. Ja? Vajag maz. Sineps graudiņi. Un ja tu ej pie Dieva un saka, Jēzus runā, man palīdz, man rāda, man glāb, man tev jau ir ticība. Ja ne, tu pie viņa neiet. Tas jau ir labi, jau ir daudz. Un pat ja tā ir tikai cerība ir liela un tas ir vērtīgi. Man cerība palīdzēja man atkrišanā. Man pat ar ticību bija grūti, jā, bet cerība bija. Lūk, neviens nevar nākt pie manis, ja viņi nevelk Tēvs, kas man sūtīs, un es viņu celšu augšā, pastarā dienā, mēs runājam par mūžību. Šis viss sākās tev uz zemes ar ticību. Un ja tev trūkst kaut kas, tad ej pie Dieva, viņš bez pārmetumiem tev dos, jo viņš grib glābt tevi. Ja, ir teikts, rakstīts praviešos, tie visi būs Dieva mācīti. Vai, cik interesanti. Iedomājies, tikai pats Dievs tev ir mācījis. Iedomājies, tev ir kaut kādas atziņas, vai ne? Pareizes, kas ir atbilstošas rakstiem. Un tas nozīmē, ka pats Dievs tev viņas ir iemācījis. Vienalga, ko viņš lietoja cilvēkus, pazīstamus, nepazīstamus, sludinātājus, nesludinātājus. Tu lasīji rakstus. Bet kas tev viņu iemācīja? Ik viens, kas tēvi ir dzirdējis, no viņa mācījies, nāk pie manis. Tātad, ja tu gāji pie Kristus, tātad Dievs tev mācīja kaut kādā brīnumainajā veidā, ka tu esi īpašs, neklausies sātanā. Ja? Un droši ej pie žēlastības troņa, rokās nekam nav jābūt. Nekāds upuris nav tajā nozīmē jāpienes kā glābšanas upuris. Glābšanas upuris jau ir nests, tas ir Jēzus Kristus. Mācamies viņu saņemt, pieņemt, ticēt, paļauties. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Paldies par Jēzu, ticības aizsācēju un piepildītāju. Jēzus, es tev lūdzu, ka tu turpini brīnumaino darbu, ko tu pie mums dari, ko tu esi iesācis un ko tu dari. Mēs lūdzam Dievu žēlastību un dod mums atziņu par to, ko mēs nesaprotam. Dievs dod mums ticību, tur, kur mēs nespējam noticēt, Dievs dod brīnumaini ticību no augšienes. Dod mums domas no augšienes, dod mums izpratni par savu jēgu, par sevi pašu, to, kas tev ir pa mums. Un lai mēs paši sev kaut ko neiestāstām, bet ka mēs uzzinām, Dievs, no tevis, ka tu pasaki, un tā ir augstākā vērtība, tad dzirdēt tevi un sekot tam, ko tu saki. Lūdzu, Dievs, ka mēs esam modrībā, ka mēs esam modri garā, ka mēs neaizmiegam, Dievs, un Dievs pasargā mums no iemikšanas, ka, ja mums nāk tas negarīgais miegs, ka, Dievs, ka tu neļauj mums iemigt tādā veidā, ka mēs esam modri, ka mēs esam kā kalpi, kas gaida kungu ar lāpām rokās un gaida, tūlīt nāks viss, mēs neguļam, mēs gaidām, Dievs, ka mums ir šāda garīga modrība. Lūdzu, Dievs, sveitī visu draudz, sveitī katru, kas skatās ierakstā šo, lai notiek brīnumainā tava darbība un tavu brīnumainie vārdi tiek sadzirdēti, tie, kas mūs izmaina un gatavo mūžībai. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Labi, dziedāsim.